Burgdorfas Wizards pārtrauc zaudējumu sēriju, pirmajā līgā pārsisti vairāki rekordi, virslīgā pie smagām uzvarām tiek Rubene un RSU. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News W podcastu, un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz nedēļas notikumiem sieviešu florbolā, Latvijā un pasaulē. Latvijas uzbrucējs Dianis Jominas pārstāvētājai Burgdorfas Wizards beidzot ir izdevies pārtraukt zaudējumu sēriju Šveices SML līgā. Sestdien Burgdorfietis gan piekāpās UHC Dietlikon ar 5-6, taču svētdien viesos pārspēja Bernes Capitāls ar 3-1. Abās spēlēs kopā Jomina izcēlās ar vārtiem un rezultatīvu piespēli. Sieviešu pirmajā līgā aizvadītajās brīvdienās notika 3 spēles. Sestdien Irlau Tukums ar 4-3 pārspēja Liepājas Universitāti, Ķekavas Buldogi 2 vieglā spēlē ar 25-4 sagrāva Kojotī, savukārt Rubene 1 tika galā ar Krustpili 14-4. Spēlēs starp Buldogiem un Kojotēm tika pārsisti 5 rekordi kā minimums. Lielākais kopējo vārtu skaits, lielākais gūto vārtu skaits komandai, pārliecinošākā uzvara, spēlētāju individuālā statistika un pirmo reizi 4 sezonu laikā 2 spēlētājs iekrāja vairāk par 10 punktiem. Ķekavas Buldogs komandas līdere Inga Ametere izcēlās ar 10 vārtiem un 3 rezultatīvām piespēlēm, savukārt Edīte Ozoliņa guva 9 vārtus, asistējot 2 reizes. Piebildīšu, ka rekordmaču video apskatu jūs varat noskatīties mūsu YouTube kanālā youtube.com/floorballnewsw. Sestdien sieviešu virslīgā tika aizvadītas 2 ļoti sīvas un aizraujošas spēles. Rubene viesos ar 12-7 pieveica Ķekavas Buldogus, savukārt RSU tikai bulīšos pārspēja Floorball klubu Ķekava 6-5. Pirmajā spēlē varēja vērot astu cīņu, un jau no paša spēles sākuma kļuva skaidrs, ka nekāda joga šeit nebūs. Par to liecināja rezultāts pēc pirmā perioda 3-3. Arī turpinājumā bija līdzīga spēle, kocēnietiem radās grūtības ar momentu realizāciju, un tikai 29. minūtē Rubene izvirzījās vadībā, un komanda līdz pārtraukumam guva vēl 4 vārtus. Trešais periods iesākās mierīgi 45. minūtē, kad Buldogiem precīzi bija dāts amaters, spēle mazliet atkal sāsinājās, tomēr 4 vārtu deficīts bija pār lielu Ķekavas Buldogs komandai, un gala rezultātā Rubene izcīnīja uzvaru ar 12-7. Otrajā spēlē, kura notika Rīgas Olimpiskajā centrā, iniciatīva piederēja RSU, taču ķekavietis lieliski aizsargājās. Līdzīgi kā mačā starp Rubeni un Buldogiem, pirmā trešdaļa beidzās neizšķirti 1-1. Arī otrajā periodā studentiem nācās krietni pasvīst, lai uzlaustu Floorball klubu Ķekava dzelžaino aizsardzību, un otrajā periodā savu pārsvaru RSU realizēja arī uz tablo, atrodoties vadībā ar 4-2. Savukārt trešā perioda sākumā Luīza Biļīnska ar diezgan spēcīgu metienu zem vārtu pārlikņi trieci bumbiņu Zans Veidenbaums sargātajā cietoksnī, panākot 5-2. Likās, ka RSU uzvara nav apdraudēta, taču turpinājumā notika neticamais, un 10 minūšu laikā ķekavietis atspēlēja 3 vārtu deficītu, atkal atjaunojot līdzsvaru tablo 5-5. Līdz pamatlaika beigām nekas nemainījās, arī pagarinājumā nevienai no komandām neizdevās izraut uzvaru, un bija nepieciešami būlīši, kuros pārāks izrādījās rīdzinieces ar 6-5. Jāpiebilst, ka abu spēļu video apskatus jūs varat aplūkot mūsu YouTube kanālā youtube.com/floorballnewsw. Svētdien Zviedrijas 2. divīzijā notika latviešu duelis. Anita Šeinas Endre IF Angdam Oldīs mērojās spēkiem ar Kristīnas Brantas un Laumas Višņevskas Endre IF Angdam A. Šajā spēlē pārāka bija Brantas un Višņevskas komanda, kur izcīnīja uzvaru ar 12-5.
Anita Šēna šajā spēlē atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, savukārt Kristīne Brante guva 1 vārtus, arī vienreiz asistējot. Tāpat Zviedrijas 2. divīzijā pagājušajā nedēļā turpināja plosīties Zane Klabere un viņas pārstāvētā Kraftstadens IBK Oskaršām, kas viesos tikās ar Savsjo IK. Diemžēl komandas zaudēja ar 4-5. Zane Klabere šajā mačā izcēlās ar vārtu gūmu. Tas arī viss, ko gribējām pastāstīt. Vēl tikai atlicis ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Svētdien notiks 2 sieviešu virslīgas spēles. 11. Rubens savā laukumā uzņems Florbola klubu Ķekava, savukārt uzreiz pēc šī mača 13. sāks krustot Ķekavas Bulldogs un RSU. Sieviešu 1. līgā notiks 4 spēles. Piektdien Krustpils Ķekavas Bulldogi 2 un Rīgas Slavas Rubeni 1, savukārt brīvdienās Kojotī ir Lau Tukums un Liepu Florbola klubs Ādaži. Sants Klabers Kraftstadens IBK Oskaršām savā laukumā tiksies ar Östra SK Jönköping, bet Kristīnas Brantes, Endre IF Angdam A mērosies spēkiem ar IF Hansa Hoburg. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīga šī nedēļa! Visu labu!